3 receiver sets. Precīzi piespēlē, 5 jardi. Diemžēl tiek atgūts atpakaļ, bet tāpatām ir iegūt atpakaļ. Diemžēl Elmārs tiek apturēts, tas pats, kurš saņēma bumbu. Beidzot piespēlē! Un touchdowns. Igauni nostājās ar 2 wide receiveriem, kas ir ķērāji. Piespēles izspēle. Piespēle noķert, bet tiek atturēt, jā! Neprecīzi piespēle. Viņus! Atšķirībā no iepriekšējām 2 izspēlēm, Igauni izspēlējās skriet. Atturam Igauņus! Aizsardzībā! Un touchdowns nav? Līgs Madoks, first down. Mūsu komanda iegūst 3-4 jārdas, nozīmē, ka viņi ir tālāk. Mans mīļākais Igauni spēlēs nāk laukumā. Četri spēlētāji apmānīt, bet... Precīzi piespēle! Pagaid. Lieliski tiek bloķēt. Precīzi piespēle Edgaram! Ar šo pie... Rudolfs Kugrēns! Un no manas puses izņās uz soda robežas. Boys! Boys, Bill, please! Neprecīzi piespēle. Nostājas 3 receiveriem, 2 labajā pusē, 1 runbacks. Pārāk starcīgs par šo sodu. Jārdzīmāta, kur pārkāp. Team! Eni! Aiziet! Un diemžēl man varētu... Rīga! Atkal precīzi piespēle, bet tiek atturēts spēlētājs. Iegūstot aptuveni 2-3 jārdas. Igauni nostājās shotgun formācijām ar 2 wide receiveriem. Sūdīgi piespēle. Un perfekts sitiens, lai parādītu, ka Igauni... Gandrīz tiek... Mūsu aizsardzība neļauj tas saņemt, ne viņi zaudē, ne viņi laiku iegūst tādā veidā. Pierģi jau iegūti. Cīņa par katru jā...
Neprecīzi pie... Nepieciešam 3 jardi. Aiziet! Maigas ir nostādāja un kādreiz aiziet! Ir iegūt vēl un ir iegūt vēl papildus 10 jardi! Rīga! Pētīs piespēle, vājkustība un atkal ir iegūt jardi! Again, please, chill. 7 jardi un aiziet! Iegūt papildus 4 jardi, iznāk, ka ir 3 jardi līdz jaunam daudz. Diemžēl gandrīz precīzi piespēles. 4 wide receiver. Neprecīza piespēle, kur gandrīz tika pārķert no Igaunijas komandas puses. Tas nozīmē, ka, diemžēl, bumba pāriet Igaunijas komandai. Laukumā dodās aizsardzības units. Nepieciešams pusotru minūtes spēles beigām, mums ir jāaptur Igauni, jāatbum bumba no viņiem. Aizsardzībā! Dabūnam bumbu! Defense! Igauns tiek aplēst, bet diemžēl laiks. Un atkal tiek aplēst Igauns. Izspēle un piespēle. Un diemžēl tiek pārķerta. Un Igaunijas komanda izstāsta, kad ir uzvarējis no spēli. Diemžēl pēdējā izspēle mūsu komandai nenāca pa labi. Atgādināšu, šī ir pirmā Baltijas čempionāta spēle. Katra komanda aizved ar katru komandu spēli gan savā laukumā, gan izbraukumā. Tas nozīmē, ka ir 6 spēles kopā. Rīga! 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 Nākamā spēle nākam sestdien Tartu, kurā piedalīsies Saldus Warriors pret šīs spēles uzvarētājiem Igaunijas komandu Tartu Titans.